2024. Pirmais reiss uz Zviedriju. Pareizāk sakot, Dāniju un Zviedriju. 2 izkraušanās Dānijā un 2 vai 3 Zviedrijā. Tā kā jādod virsū, sāk no Holandas. Kaut kā tā izskatās pirmo izkraušanos 658 km Dānijā. Tas praktiski aiz Vācijas robežas. Un tad pēc tam tālāk nākamā pie Kopenhāgenes. Plus 9 grādi, tad Hamburgā pirms Hamburgas ir patreiz -1. Diezgan jaudīgi, jā. Redzēs, kas darīsies tālāk uz Dānijas pusi. Jā, Hamburga ir veiksmīgi izbraukt, bet izskatās, ka te tālāk arī būs sniegs vēl. Neko. Jādod tik virsū ir, nav varianti. Te var redzēt, kāds ir lielākā daļa, te ir 10 km līdz Aplim. Viss ceļš praktiski šitāds, te var redzēt, ka malās kāds sniegs sastumts ir. Uz otriem kāpslim. Lielie skrējēji baigi tāli tikuši, kur priekšā arī viņi ir. Jā, ja te ir jāapstājas, man liekas, līdz kaut kādai nullē, te man liekas, iespējams vispār nav. Viņi jau iedoļ čadā, lai tiek tajā mazajā paugurā augšā. Redzēt, kāds sniegs sastumts. Jā. Posms ir tikai 20 km šitāds te. Jomā, jau te pat špūrs ir iebraukts. Ko turēt? Nav pa īrī braukāt.
pa Angliju, kur uznāk, man liekas, pāris gadā varbūt vienreiz sniegs. Es satiku, krāvos ārā, satiku īri šoferi. Es viņam prasu, nu kāds ceļš, tā vai, normāls, nav nevainas. Es domāju, nu ko tu man te stāst? Labi, viņš bija sakrauts pilns, viņš izkrāva tik vienu paleti. O, paldies Dievam, kaut kas ir nokaisīts, te kalns uz leju iet. Diez, ko patīkam nav braukt, gan arī tukšā šitāda laika. Bet te neviens neskrien īpaši, nu te 2 eksemplāri, kas aizlidoja, tas bija arī viss. Neko nezinu, brauc savu 55 un viss, lai iet ieskrienās viss, kas grib skriet, orek viens pretī nāk, kaut kā vajadzētu mēģināt. Nāk, uzspēj no līkuma ārā. Braukt, viņiem ir kārtīgs ziemas riepas, nav tā kā mani kaut kāds, nezinu, šoseis riepas. Jā, un visdīvainākais ir tas, ka tas tikai šitajā reģionā tāds sniegs ir, es biju 45 km Malmo un sniegs ir, bet nu tik daudz kā te toči nav. Asfalts beidzot parādās, cik vēl ir 7 km līdz aplim. Sapla ar tāds foršs cēlums ir. Oi, dieniņās. Nepatīk man šitāds, te sāksies tie smukie koki. Tā. Tad bišķiņ ieskrieties, tā lai tiek tā kalnā augšā. Nekā. Kas jau brauc Norvēģiju, tiem jau šitas nekas nebūtu, tā kā es ziemu tikai redzu tik, cik pa televīzoru, tad man tā diez kas nav te braukt. Tāds auto izskatās pēc Zviedrijas gāšanas. Reāli ritīgi, tā kā šmulim nevien kāds tas disks, viss ir. Te var redzēt, te jau tā kā gabala virsū plīst nost. Viņam vajadzētu būt šitādam spīdīgam. Ej, nost, viss tā mašīna jau to labo Zviedrijas un Dānijas sāli, kā te viens ir nopīpējies. Jā, interesanti. Labākais ir tas, ka man ir loktīrītāji, tie smidzinātāji aizsaluši, kad viņi atkusīs, kas to lai zina. Es ielēju tagad Zviedrijā iekšā, šitā pusi vispār drausmīgi. Bļāviens, paleškasti vaļā. Es ielēju it kā koncentrāti iekšā, bet kā nepatika plikām rokām neko darīt, bet labi jāiztais ir ciet. Ielēju Zviedru to koncentrātu, un cik viņš koncentrāts rakstīts bija, bet viņam bija tikai plus -18. Es ceru, ka atkusīs, jo nākamā iekraušanās ir Amazonē. Vai kāds nepatīkams laiks, ka tās visas mašīnas tajā ziemā ir netīras un riebīgi. Tikko atsūtīja booking, jāiet ir jāizņem biļeti. Jābrauc pāri, cik ir pulkstenis, bišķiņ jāpasteidzās ir. Kādreiz bija te ieeja. Bet te nav ieeja. Labi ir. Pēc šeien. Te bija kādreiz ārēku ir aparāti. Latviešu bīstamā krava, nē. Vai jums rezervējiet biļete? Jā, tā. Kur te ir?
S20, S24. 252. Preču svars tukšs jāvadīt. Klienti rezervot numurs. Jā. Paņemam biļeti. Vēl vienu biļeti. Kāpēc divas? Nezinu, bet nu labi. Skrienam uz prāmi tālāk, skrienam uz prāmi. Vajadzētu mēģināt varbūt šodien vēl paspēt līdz Vācijai aizbraukt. Redz, ka Dānijā pāri ir 25 minūtes un var gāzt tālāk. Uz nākamo ostu, uz Rodbiju. Vodafons kaut ko sūta. Tātad plāns ir tāds. Vajadzētu pāriet pāri šodien līdz Vācijā, bišķi iebraukt Vācijā. Un tad es rītdien var līdz pusdienas laikam mierīgi gulēt. Cik es saprotu, laikam Vācijā kaut kāda rītdienas streika ir, man te ziņoja tā, bet nu jāpaskatās internetā kaut kur vai tā ir patiesība vai tikai fakes. Jo, cik man stāstīja, iespējams, kad to, ka Vācijā grib ceļu, kā saka viņi, kas viņš skaitās, ceļa maksas pacelt laikam, un līdz ar to tad ir streikos cilvēki. Lielākoties traktoristi un traktoristi fermeri un laikam arī, cik es sapratu, arī transporta kompānijas. Tad jau rītdien būs Vācijā diezgan jautri tā braukšana, ja jau tā būs, kā man teica. Nezinu, tā jau redzēs. Kaut kā tā, jā. Ko jāsāk ražot? Tik vienīgi izskatās, kad vācu fermeri bišķiņi streiko. 180 km līdz Amazonē, līdz iekraušanos, bet nu jau Tomtoms rāda bišķiņi aizkavēšanos jau 15 minūtes. Kaut kā tā izskatās. Stāvēju pa nakti ostā Puttgārdeni, tad maliņā apstājos. Negribējās braukt tālāk, varbūt kaut gan vajadzēja braukt. Ja es būtu vakardien aizbraucis tālāk, tad es būtu aiz šito te garām aiz tam 6 minūtēm, un tad man atlika tik apgriezties pretējā braukšanas virzienā un braukt tālāk uz Hamburgu. Bet, nu, kā saka, ja jau zināt, kur pakrist, tad jau neietur. Tā 10 minūtes ir pagājuši, nu, ko jāsāk gāzt ir. Kas mums notiek? Piekap turās, viss ir kārtībā, aiziet. Ai, Vācijas kasti jāieslēdz iekšā ir. Ai. Viss aiziet. Jā, interesanti. Jā. Višķiņi būs jāiespringst uz laiku, 3 ir jābūt Amazonē. Nekur jau tu neaizskries ātrāk. Un tā kustība burtiski ir kaut kāda minūtes vai 2, tu pabrauc šitādā te ātrumā un viss, un 4 minūtes stāv. Nu ko, turpinam stāvēt, vēl neesmu ticis līdz tiltam jau 10 minūtes, bet tur nebija tālu, ko redzēt rinda.
Diez, kas nav spogulī, cik var redzēt, arī viss aiz manīm vēl rinda stāv, jo no rīta nekas tāds baigs nerādījās. Nu, vienkārši, man liekas, tagad daudz ir sakraujušies un sāk kustēt kaut kur. Jā, es kāp jāpaskatās, kas te notiekās. Skatās jau, ka viss ir galīgākais klusums, reku vieglē jau griežās apkārt. Jap, viss stāv klusum mierīgs. Ulala, te ne pa jokam rinda. Te var redzēt. Nekas traks, nieka 20 km 2 stundas. Cerams, ka tālāk viss būs ok, bet tur jau arī rādās kaut kas nepatīkams. Man rādās 4:15 es būšu Amazonē. Kā būs, tā būs, ko tu padarīsi. Nu, ko labrīt visiem? Vai kā pareizāk teikt? Labvakar! Dodamies uz Amazonu. Parkings jau ir super Vācijā. Kājās jau nevar nostāvēt. Pilnīgs sviests. Tā, 9 stundu pauze uztaisīta, sākuma valsts Vācijā un aiziet. Kā bukse smuki. Parkings ir vienkārši noslidināts līdz beidzamajam. Vakardienā Rumāns gribēja iebraukt man blakām ar galvu vienu. Viņam tas, diemžēl, neizdevās. Viņš apstājās un viss ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Diezgan jaudīgs parkings. Jāmēģina tik ārā tikt un jāskrien ir uz Amazonu. Nu jā, rampas ir no labajā pusē, manā pusē, tā kā. Šad tad arī tā Eiropa, tā labās puses mašīna nodara diezgan labi. Pols nosals, viss veidies. Kas it kā nav minēts, kad vajadzētu iet iekšā, tā izskatās. Tā, kas man te ir iedots, tā ja pieprasa uzrādīt šo QR kodu, ok. Nu jā, tā jau Eiropas pusē ir vieglāk. Stumies iekšā poli. Iet. Tad Amazon tāds stipri jocīgi ir. Tā jums šķita? Kurš grib no manīm tas pols? Žaģiem. Priekš kā man žaģiem lausties, ja es varu ielausties no savas puses iekšā? Tā jau būs tā security arī noteikti pāruns, kāpēc es briebraucu iekšā noteikti. Vienalga, es pateikšu, kas labā pusē man ir galīgi vienalga.
Tātad veiksmīgi esmu sakrāvies Amazonē un jābrauc uz Brēmeni, izkrauties ir, cik vēl ko braukt nav daudz, 100 km precīzi. Par vakardienas Amazonu ir stāsts tāds, aizbraucu stundu vēlāk, bet es visu izdarīju kā vajag, ierakstīju aplikācijā, kad kavējušos sakarā ar tiem fermeru streikiem. Aizbraucu uz turienu, viss kārtībā, piereģistrējos, aizbraucu līdz security, pielaid mani pie rampas, piebraucu pie rampas, atdevu atslēgu, aizgāju uz šoferu istabu. Kā jau Amazonēs kafiju pavelk, nu izņemot šitajā nebija kafija vispārīgās. Un apsēdos, sāk bakstīt telefonu un kafija bija karsts, domāju, jāpagaid, lai mazliet padzies. Un uzreiz, burtiski pēc kaut kādām 2-3 minūtēm iznāk ārā un nosauc man rāmas numuru. Man jau bija skaidrs, bet vienkārši nebija ko kraut un viss iedeva man tukšu CMR, kad es tur esmu bijis un viss. Līdz ar to es zvanīju uzreiz bossam, jautāju, ko tālāk darīt. Šis saka, kā jau vienmēr standartā, brauc parkingā, padzer kafijas, pameklēšu kaut ko priekš tevīm. Vai ko, aizbrauc līdz parkingam, apstājos. Tad bija atkal jautājums, zvans, cikos es, līdz cikiem es varu strādāt, cik man vēl stundas braukšanas, standarts viss. Un pēc tam pateica, labi, tā 9 stundu pauze, tev laiks sanāks 2 iekraušanās tepat Hamburgā. Viņš tik man apmānījies, teica, ka es nevaru paspēt, jo viņš arī teica, ka 40 km. Beigās viņš saka 14. Es domāju, labi, ja 14, tad jau es varu paspēt arī laikā. Un beigās, kas ielika navigācijā, tad nebija 14, bet bija 32. Nekās ierakstīju kavēšanās lapā par to, ne lapā, bet tur aplikācijā, kad, laika apstākļi. Parkings arī jau bija slīdens, kaut kā tā, jā. Tātad līdz Amazonē esmu ticis, bet, vēl jātiek iekšā, šitā mašīna un vēl vien priekšā ir. Šķiet jau tāds diezgan liels izskatās salīdzinoši ar to, kur es biju. Praktiski, ka tu pat tās bānas iet bāņu malā. Viss mašīna pilnīgi netīra. 3 grādi, varbūt kāda atkusi, jāpamēģina. Nē, vēl nav atkusis. Jāiet pabakstītas, pasildīties midzinātāji. Reku sākās kustība. Tad jābrauc uz priekšu, bišķiņā, palēnām. Beidzot, Amazonas murgs ir beidzies. Tikai gandrīz 3 stundas te nosēdēju. Te jau atkal rādās plus 20 minūtes. Super. Zērhausam ir 372. Ideāli. Un atkal traktori iet. Jā. Laikam izskatās, ka tik ātri viss neveiksies. Vai tad tā būs Vācija, ja nebūs kāds štavs? Vakar jau vispār bija. Tā kā vakar jau viss pastāvēja štavās, tad jau pietiktos. Bet arī, ka viss, kas skatās navigācija, viss ir pilnīgi sarkanas. Nice. Beidzot logu nomazgāju, apstājos taisīt pauzi. 45 minūtes. Iegāju pagulēt, tāds forši saulīts spīdēja. Atkustu loktīrītājiem smidzinātāji. Tagad ir loks iespējams notīrīt, bet labi. Vēl 220 km līdz Holandē ir, tad es braukšu mazgāt mašīnu un tad jau arī viss nomazgās.
braukt 78, 79, 77, bet šis jau nav vainīgs, kaut kāds pols iet pa priekšu, nu come on, kur tad tu vari aizbraukt? Šis ir viens no lielākajiem mīnusiem pa dienu braukt, ka tev viens malacīts atcen garām. Ar vajadzētu pievilkt tam polim klāt un nodzīt viņu. Nav variantu, tādā ātrumā nesās. Sviests kaut kāds. Jāmauc man arī garām nav ko. Viens pagaidām no muguras nenāk. Nu jā. Septiņas navigācijas logā, tāpēc jau ir pabraukt nejēdz. Jā, atkal štavs. Bet šoreiz tāds viltīgāks bija. Es braucu, šitas nāk, nobrauciens nāk. Kas tas tāds aizbrauc ar baigajām kamerām? Google it kā nebija. Šitas, kur es braucu, nobrauciens iet uz 31. bānu Vācijā. Es te tā gar maliņu visiem 1,5 kilometru apbraucu visu šito te. Nu, cik var stāvēt? Nu, jau trešais vēl priekšā viens rādās, man liekas, kad ir, kad uz 42. ies pie Esens. Kaut kā jau jākruķījās ir, zini. Tā nevar. Es ceru, ka šitā visi strīpi, kas iet pa priekšu, viņi noies nost uzspiest sākumu valsts te uz robežu paši, un tas tikšu viņiem garām. Cerams. Pēc 1 kilometra, ko ir. Te jau ir galīgi 75 jau iet. Sviests kaut kāds. Skatos, te ir bāņu malā baigi, ja lēdz gabalu mētājs. Normāli tāda logā ienāk, ka tev logs pabeigt. Nīderlandē 1 kilometrs. 2 jau iet iekšā. Es ceru, ka šitie 2 arī ies vēl iekšā. Jā, 1 iet iekšā. Šis arī lūdzēja iekšā. Super ceļš brīvs. Aiziet uz redzēšanos, draugi. Tālāk. Holanda ir klāt.
laiks aizbraukt, iekrauties augļus uz Rotterdamā. Jābrauc Rotterdamu, iekraut augļi. Nezinu, vairākas iekraušanās laikam būs. Tad uz vakarā prāmis, uz Angliju un tad uz Īriju piegāde. Jā, diezgan negaidīts pazvanīja, pateica, ka jābrauc, tā it kā visu dienu bija klusums, bet, nu, staigāju pa veikalu, atnāca informācija par pirmo iekraušanos, zvanīja, prasīju, kad ir iekraušanās vai kaut kāda vairāk informācija, tulītās, nu, kā tulītās, nu, ķipa šovakar, šonakt ir prāmis un tad uz piegādi ir Īrijā, tā kā jādod virsū. Sveiki visiem! Šodien jāsāk ir no Īrijas uz Angliju. Kravā saldētas zivs, divas izkraušanās. Pirmā izkraušanās Pūlā, otrā Grimsbijā. Tā kā jāpeld pār no Dublinas uz Holyheadu. Un tad jau tā kaut kā pirmdiena izkraušanās. Vakar samainīja piekabes, aizvilku vienu uz bāzi, ne, bet uz servisu atstāju, paņēmu tukšu, atvilku tukšu, atdevu tukšu un paņēmu sakraut. Diezgan jaudīgi ir iekrauts, ja skatās pēc riepām. Viss rieps ir plakans. Nu, kāda man starpība? Pilnīgi nekāda starpība nav. Šodien Īrijā arī diezgan pavēsts ir. Es nezinu, cik grādi, bet vakarā, pirms es apstājos, bija kaut kādi jau tikai 2 grādi. Un pa nakti varēja būt, ka bija mīnusos arī. Ko? Lēnā garā jātaisās un jābrauc uz ostu. Ir prāmis pēc 2 stundām, bet aizbraukt labāk ātrāk, vēl AdBlue jāsalē ir un tā kaut kā. Jā, tās zivs ir diezgan smagas, būs jautrs ceļš līdz Hūlai. Bet nu neko darīt, kā ir, tā ir. Jā, šajā parkingā es pirmo reizi stāvēju, es biju braucis garām, es redzēju to parkingu, jā, bet es nekad nebiju iedomājies, kad te tāds ir, ka te ir kur stāvēt, liekas, viņš vienmēr tāds diezgan mazs, ne, nu liels viņš nav, jā, bet nu jā. Ja iebrauc ostu, Circle K-ā jāielē AdBlue, un tad jau var braukt uz ostu. Ne, nu, krāns. Doma iebraukt mašīnu nomazgāt, bet skatījos Google Maps, kad trukvašs ir ciet, uz nezinām laiku slēgts. Laikam sakarā to augstumu, tāpēc arī viņš ir ciet, jo viņš ir, viņš nav telpas, viņš ārpusē. Zem klājas debesis. Tā AdBlue ir veiksmīgi saliet. Bet es piebraucu pie otrā pumpi, tur bija precīzi tas pats. Un tad es paskatījos, kurām pumpim ir
rādās, cik ir ieliet litri iepriekšējais, kas lēja. Tad piebrauc pie šo, un te viss rādījās, ka viss ir kārtībā. Tagad laižam uz ostu. Nu, redz, kā ir. Anglis gribēja būt gudrāks, gribēja iebraukt pa šito te, bet tur taču ir rakstīts pick up un drop off, nu. Gribēja bišķiņ būt gudrāks, nu tad sēdi un gaidi. Tā, tūlīt būsim ostā, ne, bet ņemsim biļeti. Tā, te vajag GMRs. GMRs. Ceru, ka man GMRs ir, kur šeit man GMRs. Ne, PBN tas ir. Tā, pasports vajag. Jā, vakardien bija situācija tāda, kas piebrauc un ņem biļeti ārā Anglijas ostā un parasti viņi prasa tur vārdu, uzvārdu. Es piebraucu, viņi man vispār neko nepaprasīja, viņi paprasīja mašīnas numuru un viss, un ne mašīnas numuru, pat piekaps numuru tik prasīja un kas bija iekšā un viss, un uzreiz iedeva man biļetes, vēl tā nobrīnījos, un kā tā, nu parasti jau prasa vārdu, uzvārdu, un es, kad paņēmu biļeti ārā, tad bija iepriekšējais kolēģis, kas brauc, kamēr es biju mājās ar šo mašīnu, viņa vārds un uzvārds. Tā kā tā redzēs, ko viņi šoreiz ir ierakstījuši. Tā kaut kā Holyheadā ostā atdeva securityam biļetīt un viss, un var sākties ceļš uz Hulu. Ilgi gaidītais vakars ir klāt. Sākumā domāju, nevarēju saprast, kur lai stājos. Domāju, stāšos tuvāk benzīntankam, bet beigās sapratu, kad es ar savu rūcošo friģi, es tur nostāšos, tad kādam tas var nepatikt. Tad es izdomāju, nostāšos te malās, nevienam netraucēšu. Bet te arī es domāju, cilvēki, nu, ja kādam traucēs te, nu tad paši vainīgi, jo man arī kaut kur jāstāv. Ir te viens pa vidu stāv, tad tur tālāk ir tentinieks. Tad tur vēl viens tentinieks, nu tad es te nolīdz stūrī, es domāju, ka es nevienam arī netraucēšu. Tātad šī nedēļa sākās iepriekšējo sestdienu. Bija reiss uz Zviedriju, pa ceļam bija 2 Dānijas jāizkrauj. Pēc tam 3 Zviedrijas, pēc tam no Zviedrijas nāca atpakaļ, bija Vācijā jāiekrauj Hamburgā Amazone, ko atcēla, piebrauc iekšā pie rampas. Nu jā. Un pēc tam bija atkal Hamburgā 2 pa nakti iekraušām Amazonu un pēc tam izkraušana Brēmenē bija un braucu atpakaļ uz Holandu. Un tad Holandē bija nedēļas vids, kur es neko neiefilmēju, jo reāli nu, tur nebija ko filmēt, jo bija diezgan garlaicīgi. Un pēc tam Holandē es uztaisīju 24, aizbraucu, mēs samainījām ar piekaps iepriekšējā dienā pirms 24, aizbraucu uz netālu no ostas, tur ir
kaut kādu kompāniju, kur man sakrāva pilna ar dārzeņiem, aizbraucu uz Īriju, nācu pār no Holandas uz Angliju, pēc tam no Anglijas uz Īriju, Īrijā izkrāvu dārzeņus, noliku piekabi servisā, paņēmu servisā citu piekabi, aizvilku, man bija atvilkt jau uzkraut piekabi ar zivīm uz Angliju, un vakardien, sestdienā pārcēlos pāri uz Angliju, un pirmdien ir izkraušanās Anglijā, Hūlā, un viena izkraušanās ir Grimsbijā, un tad esmu tukšs. Tā kā tā, ja gadienā patika, ieliekam īšķīti un tiekamies nākamajā sērijā.